Tā sanācis, ka folkreisistu nometnē savas disciplīnas pastāvēšanu Latvijā jāatzīmē ap Jāņiem. 2 gadu jubileja šim novirzienam tika nosvinēta 26. jūnijā Mūsā. Pasākums pēc titula gan bija viena vasaras cīņu sākums 3 Latvijas reģionu kausiem, ne Vislatvijas mačiem kā līdzšanējās sacīsts. Un tomēr riepstu skrūvēja un motors rūcināja krietnes pulks braukt gribētāju. To vidū arī Artūrs Bāriņš, pagājušajā vasaras sezonā neuzveicamais sportists, pēdējā laikā bija pieklusis, tomēr meistarību nebija zaudējis. Kaut vai finālā viņš droši būtu stājies pirmajā starta rindā, ja vien pirmajā kvalifikācijā Džokera aplī nebūtu paviesojies 2 reizes vienas atļautās vietā. Tas gan ieviesa intrigu, jo bez minētā Jelgavnieka tikpat stabilu sniegumu priežocienos demonstrēja kā Rudolfs Bogens, tā arī Marks Dainis, Ivars Kerns un Renārs Ēķis. Šī četrotne arī bija uzbrukuma pozīcijās Artūram Bāriņam pašā atbildīgākajā braucienā finālā. Bāriņš izraujoties vadībā, spoguļos redzēja te vienu, te otru sportistu. Otrais aplis gan ievies korekcijas. Bāriņa mašīnai sāk karst motors un priekšā aizsteidzās Ēķis, tomēr apli vēlāk Artūrs parādīja, ka favorīts ir viņš un tālāk pirmo vietu neatdeva nevienam. Starp citu cīņā par otro pozīciju uzvarēja neviens cits kā Ivars Kerns. Fināla brauciena sākumā viņš bija pēdējais starp Bāriņa iedzinējiem, proti 5. Taču itin drīz ar pārtrūkušu ģeneratoru siksnu kapitulēja Marks Dainis viņam izstāšanās. Tad no pozīcijas aiz Bāriņa atradījās Rudolfs Bogens, viņam sagriešanās uz trases slidinās asfalta daļas, bet Ēķis, esot 2. sīvā cīņā sāns pie sāna, palaida priekšā Kernu. Tātad Mūsā folkreis ieskaitēja 1. Bāriņš, viņam cieši seko Kerns, Ēķis, Bogens, Grigorovičs un Kravis. Starp citu 2 no minētā sešnieku mašīnām tagad ir citu rokās. Folkreisa pēcsacīkšu tirgošanā Ēķa auto nonācis Raiva Riekstiņa garāžās, tātad folkreisa līderis Vislatvijas mačos ticis piebraucamā, bet Ēķim tika Grigorovičs spēkrats. Jaunuzbūvētais auto patiesi bija līderu cienīgs, ja vien neuzteikts sajūgs. Paralēli folkreisa sacensībām savus spēks izmēģināja arī autokrosisti, visas klases saliekot vienā maisā. Te uzvarētājs Jānis Vanaks, visos priežocienos nespējot sadzīvot ar trases asfaltēto daļu, viņš tikai finālā spēja parādīt savas patiesās spējas. Ties viņam palīdzēja Ainārs Kenigsbergs, startā piesadzot kvalifikācijas sēriju uzvarētāju Andi Kļavu. Šī manevra dēļ sekotāji Vanagam finālā izkārtojās šādā secībā. Aiz lielvārdiešu kā 2. brauca Klomenskis, tad Kenigsbergs, tad Kļava. Kļava gan pareizajā brīdī izmantoja Džokera apli un iekārtojās 2. pozīcijā aiz Vanaga. Tomēr balstiekārtas defekta dēļ pēdējos metros pirms finiša viņš bija spiests izstāties. Šādi autokros klasē 1. Vanags, sako Klomenskis, Kenigsbergs, Andersons, Maševskis un Rakūzovs.